Labdien, mani sauc skolotāja Baiba, un es esmu no Salaspils 2. vidusskolas, mācu latviešu valodu, un šodien es kopā ar saviem skolēniem jums parādīšu tā interesanti, kā strādāt ar latviešu valodu un matemātiku, un iepazīstināšu ar saviem draugiem, kas man palīdzēs to izdarīt. Lūdzu! Mani sauc Fjodors. Mani sauc Danīls. Mani sauc Maksims. Es esmu Alīna. Mani sauc Alīna. Es esmu Liana. Mani sauc Anastāsija. Es esmu Jekaterīna. Paldies jums, esam iepazinušies un lūdzu sēdieties vietās. Tātad, kā jau es teicu, šodien mums būs tāda neparasta stunda. Mēs pievērsīsim uzmanību vairāk skaitļiem, cipariem, skaitļa vārdiem, jo tie ir gan latviešu valodā, gan matemātikā. Ir tā? Jā. Šodien būs viena no metodēm tāda, ka mēs mācīsimies pareizi izrunāt skaitļa vārdus, un jums būs tāds laimīgais jautājums. Katrs izvilksiet vienu teikumu, un jums uzreiz ir jāizdomā, kā jūs viņu turpiniet, pabeidziet un kādu skaitli jūs tur lieciet iekšā. Esiet uzmanīgi, ja? Katrs tātad valk vienu un uzreiz saka, lūdzu. Zirņiem ir 4 kājas. Zirņekļiem 4 kājas? Nē, 8. 8 kājas vairāk ir, ja? Lūdzu. Ciklopam ir 1 acs. 1 acs, ja? Lūdzu. Mans telefona numurs ir 20 45 10 21. Pierakstījāt? Lūdzu. Es dzīvoju 4. stāvā. Es arī, Fjodor. Mani ir miljoni matu. Miljoniem matu, ja? Es gribu, lai man būtu 50 eiro. Lūdzu. Man ir 2 kājas un rokas. 2 kājas un rokas. Un vēl vienu, ja? Paliek pie jums. Man būs 4 bērni. Labi. Mana vārda ir 5 burti. 5 burti. Es mācos 5. klasē. Paldies. Man ir 10 gadi. Es gribu, lai man būtu 10 eiro. Paldies. Latvijā ir Kas tev tur ir? Iedzīvotāji. Cilvēki. Cik ir Latvijā? 2 miljoni. Apmēram 2 miljoni iedzīvotāji. Lūdzu. Mana vārda ir 5 burti. Jā, labi. Paldies. Paldies. Tātad turpināsim darbiņu, un šodien mums ir tāds uzdevums. Jums katram ir soma? Ir? Un somā ir diezgan daudz, kas iekšā. Un mēs, skolotāji, mēs zinām, ka tur ir grāmatas, tur ir burtnīcas, penāļi, bet mēs nezinām, kas tur vēl ir. Parādīsiet? Tātad uzdevums būs tāds. Jūs katrs šobrīd paņemsiet savu somu, izkrāmēsiet uz galda visu, kas jums tur ir, un pēc tam mums pastāstīsiet, kas jums ir somā un cik daudz jums kas ir somā. Labi? Nu tad sākam. Tagad saskaitiet, ja? Sagrupējiet visu, kas jums ir, salieciet pa grupiņām. Jums tādas ļoti daudz skolu lietu. Varbūt ir kaut kas arī, kas nav saistīts ar skolu somā. Varat parādīt. Nu, un tagad saskaitiet, ja? Salieciet un katrs izstāstīsiet, kas jums tad ir somā. Nu, sāksim. Kurš ir gatavs? Fjodor, ja? Lūdzu. Man somā bija 4 grāmati, 4 grāmatas, 1 telefons, atslēgas, 1 penālis, 1 dienas grāmata un 8 burtnīcas. Labi, paldies. Un vairāk nekas somā cits nav? Ne. Ja? Labi, paldies. Kurš tālāk var? Daniela, lūdzu. Man somā bija, es ieraudzīju 1 penāli, 4 grāmatas, 1 dienas grāmatu, 1 latviešu valodas, burtnīcu, dabas zinības, informātikas, literatūras, 2 mūzikas, vēl 1 latviešu valodas burtnīcu,
Un matemātikas. Un tad cik kopā tās burtnīcas tev tur ir? 10 burtnīcas tev ir, jā? Labi, viss? Vairāk nav nekā? Tev tur atslēgas arī bija? Jā. Jā? Cik tev atslēgu bija? 5. 5 atslēgas. Lūdzu. Savā somā es ieraudzīju 9 mazas burtnīcas, 4 grāmatas, literatūrā, matemātika, latviešu valodā un dabas zinības, vienu darba burtnīcu latviešu valodā, vienu dienas grāmatu, vienu mapi, telefonu un penāli. Jā, paldies. Nasti, kas tev ir? Manā somā ir 3 māpes, 10 burtnīcas un 1 dienas grāmata. 4 grāmatas, 1 lineāls, ļoti daudz pildspalvas. Daudz pildspalvu. Un 1 penālis, Briļu maks, jā. Un salvetes. Jā, labi, paldies. Kaķa, kas tev bija somā? Man somā ir 1 penālis, ūdens, 1 telefons. Pirmais un otrais uzdevums pilnveido un nostiprina prasmi nosaukt skaitļus un saskaņot tos ar lietvārdu, un ir iespēja skolēniem iejusties reālā situācijā. 4 grāmatas un 1 darba burtnīca latviešu valodā. Jā, labi, paldies. Alīna, kas tev bija somā? Mana soma ir 1 penālis, 1 dienas grāmata, telefons, atslēgas, mape, 4 grāmatas, 9 burtnīcas un 1 darba burtnīca. Jā, un kas tur vēl bija? Reku, es redzu kaut ko. Atslēgas laikam, jā? Es Pateici. Bet cik ir tev atslēdziņi kopā? 3 atslēgas un 1 čips. Jā, labi, paldies. Lūdzu, Lijāna. Manā somā ir 1 penālis, 4 grāmatas, 1 darba burtnīca, 7 parastās burtnīcas, telefons, 2 atslēgas, brīles un 1 dienas grāmata. Jā, paldies. Un Aļinka mums vēl neizstāstīja. Manā somā ir 1 penālis, 1 dienas grāmata, 4 grāmatas un 1 darba burtnīca latviešu valodā. Man ir 7 burtnīcas, 1 mape un telefons. Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, kuram no jums bija vispilnākā soma? Anastasija. Jā, un kuram bija visneparastākā lieta somā? Tā, kas nav citiem? Alinai, viņai bija čips. Čips viņai bija, jā. Ūdens pudele, jā? Labi, paldies. Tātad turpināsim darbiņu, un šodien mums ir tāds uzdevums, saucās pāra diktāts. Tas nozīmē, mums ir zināms cilvēks Māris, jūsu vienaudzis, un mums ir jāuzraksta viņa dienas režīms, ko viņš pa dienu dara, sākot no 6:00 līdz 10:00 vakarā. Un problēma ir tāda, ka kopējot informācija ir sadalīta. Tātad tas notiek tā, ka vienam skolēnam kaut kas trūkst, kaut kas ir, un otram arī kaut kas trūkst, kaut kas ir, un tas, kas trūkst vienam, tas ir otram, un tā atkal pretēji. Ja? Jūsu darbiņš būs tāds, ka jūs apsēdīsieties mazliet nost viens no otra, un jums ir jāpaspēj, kurš pāris ātrāk paspējas, visu informāciju iegūt no pārinieka, bet nedrīkst pārrakstīt, nedrīkst norakstīt, bet viens otram diktē. Sapratāt? Un vēl ir tāda viena lietiņa, ka diktējot jūs drīkstat pajautāt, vai tajā vārdā ir garumzīme, un pievērst tam uzmanību. Ja? Jo tad, kad es pārbaudīšu darbu, tad man ir svarīgi, lai darbs būtu precīzi izpildīts ar visām garumzīmēm un ar visiem pareiziem vārdiem. Skaidrs darbiņš? Jā. Ja? Un tad, kad jūs saņemsiet lapu, jūs redzēsiet, šeit ir doti cipari. Ja? Tātad pulksteņu laiks ar cipariem, un te jums ir jāieraksta ar vārdiem tas pulksteņu laiks. Nu, piemēram, ja mums ir 6:00, tad cikos? 6:00. Un ja vēl tas ir kurā dienas daļā? 6:00 kad? No rīta. Jā.
16:00. Kas tas ir? Pēcpusdienā. 4 pēcpusdienā, ja? Un 22. 10. Vakarā. Ir skaidrs darbs? Labi, tad sāksim. Tātad, te būs B, A. Ko viņš dara 7 vakarā, 12 pēcpusdienā? Tev garumzīmes kāds vai skatās? Es gribu tev paprasīt, Daniels, ko Māris dara 6 no rīta? Pieceļas. Garumzīmes nav. Ko viņš dara 7? Viņš ēd brokastis. Ir garumzīme? Jā, ēd. Ko viņš dara 8 no rīta? Iet uz skolu. Ko viņš dara 9 no rīta? Māris raksta diktātu latviešu valodas stundā. Ko Māris dara 10 no rīta? Viņš lasa tekstu krievu valodas stundā. Ko viņš dara 11? 11. viņš spēlē basketbolu sportā stundā. Ko Māris dara 12. Viņš ēd pusdienas. Ko viņš dara 1 no rīta? Dzied dziesmu mūzikas stundā. Garumzīme ir. Mūzikas stundā. Ko viņš dara 2 dienā? Viņš iet uz mājām. Ko viņš dara 3 no rīta? Kaķa 3. 3 dienā. Viņš spēlē datorspēles. Ko Māris dara 4 pēcpusdienā? Iet uz futbola treniņu. 3. uzdevumā tiek attīstītas klausīšanās prasmes. Ir redzams, ka skolēni atbildīgi attiecas pret šo pienākumu, un šis metodiskais paņēmiens arī ļoti labi mums parāda, ka diktēt tekstu var ne tikai skolotājs, bet arī paši skolēni. Un šis uzdevums arī māca pareizi izrunāt pulksteņa laikus. Ir garumzīmes? Jā, vada skatās uz A, 2. Un tad palicis ir tāds darbs. Mums vēl saistībā latviešu valodā ar matemātiku. Jums ir zināmi dažādi veidi bukletiņi, kur ir mums preces iekšā, ko mēs varam nopirkt veikalos. Un šodien iztēlojieties, situācija ir tāda. Es jums katram pārim iedodu 20 eiro. Ja? Un jūsu uzdevums ir tātad šobrīd izvēlēties, ko jūs veikalā pa šiem 20 eiro nopirksiet. Bet, lai jūs varētu izpildīt šo uzdevumu, lai jūs varētu sakot līdzi, cik jūs naudu iztērējiet, sagatavojiet lūdzu kalkulatorus. Tātad šajos bukletos jūs varat droši apvilkt to preci, ko jūs ņemiet, ja, rakstīt klāt, rēķināt, izmantot arī kā papīru šobrīd. Un pēc tam tātad laiks jums būs apmēram 2 minūtes, 3 ātri ir jāatrod prece, ātri. Un pēc tam jūs pastāstīsiet, ko jūs esat pāris nolēmuši nopirkt. Tieši pāris kopā, ja? Lūdzu, ķeramies klāt. Laiks ir aizgājis. 2 minūtītes. Minūte vēl palikusi. Labi, paldies, viss. Pārtraucam lūdzu darbiņu. Cik naudiņa ir iztērēta, tik jūs paspējāt 2 minūtēs izdarīt, ja? Un tagad jūs pastāstīsiet, ko jūs 2 minūtēs esat paspējuši nopirkt. Cik naudu esat iztērējuši. Tātad stāstīsiet, ko nopirkāt, un cik naudu iztērējāt, un cik jums palika pāri nauda, ja? Lūdzu, sākam. Es nopirku mangu. 4. uzdevums attīsta dzīves prasmes, māca strādāt pārī un vienoties par kopīgu lēmumu, stāstot par to, ko katrs pirks. Un ir redzams, ka spontāni veidojot atbildi, protams, rodas valodas neprecizitātes, kuras skolotājs reizēm labo,
Bet tomēr daudz nozīmīgāk šajā gadījumā ir fiksēt šīs kļūdas un pārdomāt tālāko pedagoģisko darbību. Jā, un cik jūs naudu iztērējāt? Mēs iztērējam visas 20 eiro. Visus 20 eiro. Jā, un mums vajag vēl 60 centi. Jā. 60 centi pietrūka vai palika pāri? Nē, Pietrūka. Nu, tad kāda prece jāmet ir ārā no groziņa, ja? Tad ir jāizņem kaut kas ārā. Labi, meitenes, paldies! Jūs lūdzu stāstiet. Nastjai mēs nopirkam torti Cieleviņai par Cieleviņa par 5,99 eiro. Maksimam mēs nopirkam vielas mīkstinātājs Lenor. Veļas mīkstinātāju. Lenor par 4,99 eiro. 99 centi. Maksimām mēs nopirkam dušas želeju par 3,99 centus. 3,99 centi. Mēs Kopā iztērējāt cik? kopā iztērējam 14 eiro un 97 centus. Mums palika 5 eiro un 3 centi. Labi, paldies. Lūdzu. Mēs ar Danielam nopirkam Atdzesētu Atlantijas lāsi par 4,99 eiro. Centi. Man nopirka Fjodoras veļu veļas pulveris persil par 11,99 eiro. Jā. Mūsiem kaķiem mēs nopirkam barību Mūsu kaķiem, ja? kaķiem. Divus maisiņus par katru par 88 centiem. Labi. Viss. Viss. Un cik jūs naudu iztērējāt? Mēs iztērējam 18,79 eiro. Un cik jums palika? Mums palika 1,26 eiro 26 centi. Jā, labi, paldies. Un meitenes, ko jūs nopirkāt? Mēs nopirkam manam kaķim konservi kaķiem Felix. Viņi maksā 1,29 eiro. Tātad ko? Nevis konservi, bet konservus. Ja? Pēc tam mēs nopirkam mutes skalošanas līdzekli Ja? par 5,99 eiro. Jā. Mēs nopirkam flisa plēts. Viņš Ko maksā jūs nopirkāt? Plēts ir kas? Ko nopirkām? flisa plēdu. Pledu. Viņš maksā 5,99 eiro. Vēl mēs nopirkām telefona maku, kurš maksāja 3,99 eiro. Jā, un cik kopā nauda? Mēs iztērējam 17,26 eiro, un mums vēl palika 2,74 eiro. Jā, labi, paldies. Esat iepirkušies 2 minūšu laikā. Bija grūti vai viegli? Viegli ir iepirkties, jā? Man liekas, ka bija grūti, tāpēc ka vajag domāt, ka mums tikai dots 20 eiro. Tikai, vai ne? Labi, Maksim. Man liekas, ka tas ir grūti, tāpēc ka tā sanāk, ka 1 minūte 10 eiro ir Jāiztērē, ja? Jā, labi. Nu, tā mums bija stunda. Un sakiet, lūdzu, kas mums bija šajā stundā vairāk matemātika vai latviešu valoda? Latviešu valoda. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs vairāk rakstījām latviešu valodu un runājām. Jā, un? Bet par matemātiku mēs arī runājam. Šobrīd jūs rēķinājāt, ja? Bija tā? Man liekas, ka latviešu valodas bija vairāk, tāpēc, ka bija 2 uzdevumus uz latviešu valodu
Un trešais uzdevums bija gan uz latviešu valodu, gan uz matemātiku. Jā, tātad 2 uzdevumi bija gan latviešu valodā, gan matemātikā. Ja? Labi, paldies jums par darbu!